Šīs sacensības notika Korejā 23. gadā. Tā, lai jūs redzat, šādi mēs visi piloti sēžam, skatās savu bildi, un šis ir tas ātrums, tas nav pātrinājums, ja kādam ir jautājums, šis ir mans pirmais lidojums šajā trasē, tāpēc patiesībā es vēl ātrāk varu lidot, bet šie droni spēja lidot līdz pat 300 km/h, viņi uzņem ātrumu ātrāk par jebkuru mašīnu, ko jūs esat redzējuši. Jebkuru mašīnu, ko esat redzējuši, šis drons ir ātrāks, bet, protams, viņš var lidot tikai 2 minūtes. Jūs jau varat redzēt, tad, kad es uzspiežu saucamo gāzi, vairāk viņš man rāda low battery. Tāpēc baterija mums ir vājākais punkts, un tas ir tieši par to tehnoloģiju. Protams, ir ilgi jātrenējas. Es ļoti gribētu jums ieteikt sākt šajā sfērā darboties, tāpēc, ka šeit ir liela darbība ar pulti.